Ļoti būtisks ir Eiropas Savienības fondu atbalsts arī Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpat kā visā Latvijā, arī Zemgalē ir daudz pozitīvu piemēru un labi sasniegumi pateicoties šim atbalstam. Visuzskatāmāk finansējuma ieguvums redzams un jūtams biznesa inkubatoros. Biznesa inkubators ir organizācija, kuru veido pieredzējušu uzņēmēju un profesionāļu komanda, kas gatava nodrošināt nepieciešamo finansējumu un atbalstu aizrautīgiem un motivētiem jaunu biznesa uzsācējiem un tiem, kuriem jau ir uzņēmumi, bet pietrūkst zināšanu vai kapacitātes tos attīstīt. JITS biznesa inkubatora Jēkabpils un Aizkraukles nodaļa tika nodibināta 2009. gada rudenī. Sākotnēji mēs saskārāmies ar situāciju, ka reģiona iedzīvotāji ir maz informēti par to, kas vispār ir biznesa inkubatora programma un kāda veida finansiālais atbalsts uzņēmējiem šajā programmā ir pieejams. Tāpēc sākotnēji mūsu darbs tika vērsts uz to, lai organizētu dažādu veidu informatīvus pasākumus un pastāstītu, kāda veida atbalsts tad uzņēmējiem šīs programmas ietvaros ir pieejams. Pirmie uzņēmumi biznesa inkubatorā tika uzņemti 2009. gada pašā nogalē. Kopš tā laika aktīvi strādājam un jau par pirmiem 2 gadiem varam runāt, ka biznesa inkubātora atbalstu ir saņēmuši jau vairāk kā 30 uzņēmumi. Un kā vienu no tādiem pirmajiem uzņēmumiem es gribētu pieminēt Sijā Mikiju V, kas biznesa inkubatorā darbojās apmēram gadu. Šobrīd ir biznesa inkubātora atstājis, dodot vietu jaunām biznesa iecerēm, jauniem biznesiem, kuri saņems biznesa inkubātora atbalstu. Un šis uzņēmums nodarbojas ar tādu ļoti efektīvu kurmju slazdu ražošanu un šobrīd ir aktīvi, veiksmīgi iekarojis Latvijas labāko veikalu plauktus un var lepoties jau ar 4000 slazdu pārdošanu. Vēl pie veiksmes stāstiem noteikti jāpiemina uzņēmums Dabas dārzs, kas nodarbojas ar sukāžu ražošanu. Ļoti fundamentāls labums, ka mums ļoti veiksmīgi izdevās dabūt telpas ražošanai, kur, mums pašiem bija jāiegulda salīdzinoši krietni mazāk līdzekļu, nekā mums vajadzētu, piemērot daudz nepiemērojamākas telpas. Šis te otrais iegūms, šīs te parādījās ļoti plašas iespējas, ka mēs varējām sakārtot iepakojumu jautājumu, šīs te mārketinga aktivitātes. Turpinājumā pievēršamies veiksmīgiem uzņēmējdarbības piemēriem, kas veiksmīgi attīstās pateicoties Eiropas Savienības atbalstam. Dodamies uz Dobeli, kur strādā rūpnieciskās šūšanas un izšūšanas darbnīca Mary's Delicate Line. Šis projekts ir attīstīts tajā projekta grupā, kas ir paredzēts ekonomiski vājākām zonām Latvijā. Un tad, paskatoties Latvijas kartē, var redzēt, kuras šīs zonas ir. Viņas ir atzīmētas mūsu kartē attīstības aģentūrā. Un tad Dobele un Dobeles šis te novads ietilp šajā te zonā. Un tāpēc mēs esam šeit, lai vietējiem cilvēkiem būtu darbs. Patreiz uzņēmumā strādā 7 darbinieki. Šobrīd mums ir tādi 2 virzieni, ko mēs darām. Pirmais tas ir, mēs esam reklāmas izšuvēji. Tātad tas ir tā, ka uzņēmumi pie mums pasūta izšūt reklāmu. Gan uz tēkrekliem, gan uz cepurēm, gan uz dažādām biznesa dāvanām. Un tas ir mums tas viens virziens. Otrs virziens mums bija ekoloģiskās produkcijas ražošana. Mēs uz šo brīdi esam pirmie un iespējams, ka arī vienīgie šajā brīdī Latvijā certificētie, uz kuru izšuvumiem drīkst likt GOTS standartu virsū, šis Global Organic Textile standarts. Galvenokārt tā ir bērnu gultas veļa, gan palagi, gan pārvalki, gan spilvendrānas, kā arī tas, ko bērnām gulēt ejot ģerbjam mugurā. Gan pidžamas, gan naktskrekliņi un arī pieaugušo gultas veļa. Es varu teikt tā, ka mēs paši projektu rakstījām, paši viņu prom nesām, paši realizējām, un ja cilvēks grib, tad šodien šo atbalstu var dabūt, un paldies šim Eiropas atbalstam. Jau vairākus gadus ar preču zīmi Sīla tirgū strādā ķīmiskā rūpnīcas Podrība. Uzņēmums jau vairāk kārtīgi ir startējis Eiropas Savienības struktūra fondu projektos un ir guvis nenovērtējumu pieredzi. Tā kā mūsu šī brīda mērķis ir palielināt mūsu uzņēmumu eksporta apjomu,
tad jau pagājušā gada nogalē uzņēmums sagatavoja projektu pieteikumam Latvijas uzņēmuma eksporta un konkurētspējas veicināšana ārējos tirgos. Šī projekta ietveros katrs nozars asociācija bija izvēlējusies vienu konkrētu mērķu valsti, un no šīs mērķu valsts bija atlasīti konsultanti. Mūsu uzņēmums konkursā startēja, un sekmīgi mēs bijām to uzņēmumu skaitā, kuriem konsultants tika iedāvāts. Mūsu eksporta vadītājs strādāja ar šo konsultantu no Dienvidkorejas, iepazīstināja mūsu produkciju, produkcijas cenām, savukārt konsultants meklēja mūsu pretīm partneris Dienvidkorejā. Sekmīgas sadarbības rezultātā šī projekta ietvaros konsultants būtu palīdzējis mums sagatavot marketinga materiālus, būtu palīdzējis sagatavot tikšanos, organizējis pirmās vizītes un Dienvidkorejas sadarbības partneru vizītes šeit Latvijā. Blakus Dienvidkorejai ir Ķīna, kas tomēr ar savām visiem zināmām cenām un kvantumiem ir ļoti spēcīga. Šā iemesla dēļ spodrības produkcija šajā reģionā nav konkurētspējīga, bet arī tā ir pieredze. Šā gada 16. un 18. martā kompānija piedalījās izstādē Interbit-Him 2011. Šī bija iespēja atvērt durvis uz plašo Krievijas tirgu. Sižeta nobeigumā pievēršamies kokrūpniecībai un dodamies uz Sia Amber Wood, kas ir strauji augoša cēlkoka grīdu rūpnīca. Galvenās produktu grupas ir ozola grīdas dēļi, oša grīdas dēļi, oša parkets, ozola parkets un grīdlīstis. Ražošanas process sevī ietver pilnu koksnes pārstrādes ciklu, sākot ar zāģu baļķu iepirkšanas, sazāģēšanas līdz pat grīdas dēļu slīpēšanai un eļošanai. Projekta ietvaros Sia Amber Wood veica rūpniecisku pētījumu, kura rezultātā izstrādās tehnoloģiju oša un ozola masīvu koka grīdu ar ekoloģisku apdars klājumu ražošanai. Pirms šī projekta realizēšanas mūsu uzņēmums 80% no savas produkcijas realizēja vietējā tirgu, un produkts nebija pārbaudīts, viņš nebija pilnveidots līdz tam līmenim, lai viņu varētu droši pārdot eksporta tirgos. Šī te projekta ieviešanas rezultātā mēs izstrādājām tehnoloģiju savu produktu pilnveidošanai, veicām visus nepieciešamos testus un pārbaudes šī te produkta kvalitātes kontrolei. Tas ir produktu reakcijas dažādām ķīmiskām vielām, produktu ugunsdrošību un tā tālāk un tā joprojām. Kā rezultātā mēs izstrādājām šo te produktu, kur mēs droši varējām pārdot eksportā, un pašreizējā brīdī mums eksporta apjoms sastāda 80–90% no kopējā ražošanas apjoma. Nosauktie projekti nebūtu nav vienīgie veiksmīgie, un process turpinās. Gan idejas meklējot, gan projektus rakstot, gan uzrakstītos projektus realizējot. Turklāt jau paveiktie projekti turpina strādāt ilglaicīgumam un Latvijas ekonomikas attīstībai.